Droši vien būsiet pamanījuši, ka autoziņās arvien vairāk pievēršamies mazām un lētām automašīnām, un droši vien nav jāpaskaidro, kāpēc tas tā. Taupam, ko citu var iesākt, bet taupīt var arī ar patiku un skaisti, un tādu iespējams piedāvā jaunākie mazauto un super mini automobīļu modeļi, piemēram, jaunais Ford Ka. Līdz automašīnas testiem Latvijas apstākļos esam izlēmuši pagaidīt piemērotākus laika apstākļus, bet pagaidām piedāvājam atgriezties starptautiskajos Ford Ka testos, kas notika Spānijas salā Ibicā. Šis Ka ir tikai otrais modelis Ford vēsturē, tāpēc, ka iepriekšējais ražošanā noturējās vismaz 12 gadus. Un, lai izgatavotu jauno Ka modeli, Ford ir prasījis palīdzību kādam citam ražotājam, kur nosaukums, starp citu, arī sākas uz to pašu burtu F. Taču vispirms es jūs uzaicinu vienkārši izbraukt ar jauno mašīnu, lai uzzinātu, kādas tad mūsdienās ir nevis mazās, bet gan supermazās automašīnas. Mūsu vērtējumam tika piedāvāti visdažādāko krāsu un komplektāciju automobīļi, kas jau ir sasniegums. Pirmajam Ford Ka labākajā gadījumā bija 2 veidu saloni un pāris priecīgi krāsu toņi. Jaunā auto radīšanai Ford aizņēmies no Fiat tā pašu stilīgāko automašīnu Fiat 500 un pārveidojis pēc sava prāta. Tomēr mazulī Ka tagad ir daudz vairāk dzīves prieka. Daļai tāpēc, ka Ford uz Fiat šasīs izgatavojas ļoti sakarīgu piekari, daļai tāpēc, ka salonā jaunais Ka beidzot izskatās pēc automašīnas, nevis skūtera. Supermini automašīnām bieži vien ir skumīgi saloni, tāpēc no 25 krāsainām automašīnām es atradu to, kurai ir visskaistākais salons, un tas ir, lūk, šis Ford Ka. Pārsvarā šeit ir izmantoti brūni un bēži toņi. Manuprāt, mazām mašīnām tomēr būtu jābūt dzīvespriecīgām. Protams, ka salonā mēs uzreiz varam atpazīt automašīnas izcelsmi, jo šī viduskonsole ir gluži tāpat kā Fiatam. Sevišķi var pazīt raksturīgo stikla pacēlāju pogu novietojumu. Tomēr Ford ir šo to arī izmainījis, kā piemēram ieviesis lūk šādas te ventilācijas lūciņas, kurās ievietotās bumbas grozās par 360 grādiem. Par 380 eiro Ford Ka var nopirkt arī klimata kontrolas sistēmu. Un ja šis interjers jums tomēr nešķiet pietiekami stilīgs, tad piemaksājiet 430 eiro un izvēlieties vienu no 3 speciālajiem aprīkojuma līmeņiem. Un tad jūsu Ka būs tāds, uz kur uz ielas kāds pat atskatīsies. Klimata kontrolas stikla jumts, balta metāliska krāsa un 16 caur riteņi pirms 12 gadiem bija nesasniedzama greznība Ford pircējiem. Tāpat kā 1,3 litru dīzeļdzinējs, taču benzīna motors joprojām ir tikai viens, ar 1,2 litru tilpumu, un arī braukt ar tādu Ka labāk vienam, citādi auto lāga negrib iet pret kalnu. Tomēr Ibicas kalnu ceļos ar Ka brīžiem ieskrējāmies tā, ka pat pašiem sametās bail, kaut brēmzes nepieviltu. Kā jau sākumā minējām, otrais Ford Ka izlaidums uzbūvēts no kulta minimašīnas Fiat 500. Pirmajā mirklī tas izskatās pēc tādas kā knapināšanās, taču redzot, cik tālu jaunais Ka pārspēj veco, jāsacina, ka Ford atradis pareizo donoru. Nepieciešamība radīt pavisam cita izskata auto kļuva par īstu izaicinājumu, un tikai tādos gadījumos rodās patiešām foršas mašīnas. Fakts, ka Fiat 500 ir tik stiprs raksturs, deva mums spēku izgatavot kaut ko pilnīgi atšķirīgu. Neaizmirstiet, ka oriģinālajam Ka bija ļoti spēcīga personība. Tas ir ļoti līdzīgs tādiem auto kā Fiat 500 un Mini. Tas ir nākamais modes kliedziens. Cilvēki vēlas paziņot par savu individualitāti, atšķirties, taču nepārlieku, un tie vēlas piegriezt savu auto kā apģērbu, tikai tā, lai tas nebūtu pārāk dārgi. Pirmais Ford Ka modelis nebija sevišķi apdāvināts automobīls, un acīm redzot tādam, tam arī bija jābūt. Tagad laiki ir mainījušies. Jauno Ford Ka lutina visa Ford ģimene, un tāpēc šai automašīnai netrūkst gan spilgtu krāsu, gan arī dažādu aprīkojumu variantu.